šodien es esmu atgriezusies laikā. Un kas būs mans sarunu biedrs? Kāds cilvēks, kurus ļoti priecājos satikt. Labdien! Mani sauc Līga. Labdien! Mani sauc Artūrs. Sausiņa! Sausiņš. Kāpēc laikā stāsti? Laikā tāpēc, kad te jau laikam ir sākums. Te ir sākums arī manām skolas gaitām. Te ir tepat uz priekšu zem tā kociņa ir man pirmās klases bilde. Visiem maniem klases biedriem, man audzinātāji. Un turpat bišķi uz priekšu pie trepītēm īstenībā ir arī man 9. klases izlaiduma bilde. Bet tas, kas man noteikti nav skaidrs un daudziem cilvēkiem arī nav skaidrs, nu labi, es te mācījos, tu šeit biji skolotāja. Bet kāpēc? Tas, ka es nonācu šajā skolā kā skolotāja un kļuvu vispār par skolotāju, ir sagadīšanās. Tāpēc, ka mūs pēc augstskolas beigšanas sadalīja uz šejienu, tolaik valsts sadalē, kā jaunos zinātniekus. Es biju zinātnieks, un tad, kad man pedagoģiskās prakses laikā teica, oi, tev jāstrādā skolā, tu esi dzimusi skolotāja, es tā klusībā iesmēju pie sevis. Nu, kāda skolotāja? Es būšu zinātniece. Bet tieši tevis dēļ, jo tolaik es gaidīju tevi, es nostrādāju kā zinātniece 3 dienas un aizgāju bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un tad, kad bērnu kopšanas atvaļinājums bija beidzies, man pazīstami cilvēki teica, Klau, Krimuldas vidusskolā mums bērniem nenotiek zīmēšana. Varbūt tu gribi mācīt zīmēšanu. Un tad es tā padomāju, nu es taču māku zīmēt. Tas jau nekas, ka es esmu biologs. Zīmēt tu māki, jā. Jā, zīmēt es māku. Un tā es nonācu skolā. Tu atceries, kā mēs smīdinājām tavu vidusskolas klasi? Jā, tā bija klasika. Tā kā parasti vajadzēja uzjautrināt visu manu klasi, tad mēs vienkārši nostājāmies tieši tāpat tās klases priekšā pie tāfeles un ap 2 reizēm pasmaidījām. Pasmaidām? Tad parasti visi klases smējās. Un viņi skaidri visi smējās, jā? Jā, es arī nezinu, kāpēc. Bet ir viena lieta, ko man liekas nezinu daudzi. Ir viens skolēns, vienīgais skolēns, kuru es esmu nomācījusi no 1. līdz 12. klasē. Jā? Aha, un kurš tas ir? Nezinu, es vienīgais. Nu jā, tu esi vienīgais. Kas? Tāpēc, ka... Pārējie neizturēja. Es tavai klasē mācīju zīmēšanu šajā skolā. Ja, to es atceros zīmēšanas Pēc tam es stundas. mācīju tev bioloģiju šajā skolā. Jā. Un tad es aizgāju strādāt, tu aizgāji mācīties uz ģimnāziju, un Jā. tur es tev mācīju bioloģiju. Un tā sanāca, ka no 1. līdz 12. klasē. Pareizi. Cita neviena tāda nav. Izstāsti, lūdzu, kāpēc tu sāki rakstīt grāmatas? Jo es atceros, ka tu vispirms nerakstīji grāmatas. Man liekas, ka tu pirmo grāmatu tulkoji no angļu valodas uz latviešu. Tā bija lielā dzīvnieka enciklopēdija, no Jā. kuras es iztulkoju apmēram 300 lapuses. Jā. Fantastisks veids, kā kaut ko iemācīties, jo tāpat jau tā enciklopēdija nesēdi un nelasi. Un tad izdevniecībai Zvaigzne iepatikās, kā es strādāju, un gāja pirmā vidusskolas grāmata, kur bija citi autori, bet viņi gāja pa burbuli, viņi nevarēja tā kā dabūt gatavu, un tad mani piesauca par slīcējglābēju šai grāmatai. Un pēc tam jau nākamās grāmatas es sāku rakstīt vienu pati. Tas aizgāja tā līgani, tā likumsakarīgi, jo izdevniecībai Zvaigzne patīk, kā es strādāju. Vēl joprojām. Vai tu atceries, labi, es tev varu izstāstīt, vai tu vispār zini, no kādām bioloģijas grāmatām es mācījos vidusskolā? No manējām? Tas nebija grāmatas. Tur Tas mācīs, bija, jā. Es mācījos no taviem Manuskriptiem. printētajiem manuskriptiem, Jā. uz kuriem bija redaktoru komentāri bieži vien. Un tad, kad es salīdzināju klases biedra grāmatu un to, kas man ir izprintēts tajā pašā nodaļā, tajā pašā lapā, mums bija dažādi teksti. Bet es nebiju nesakmīgs bioloģijā ar visu to. Man nav bijusi nekad bioloģijas grāmata, ja tu atceries, man vienmēr Jā. bijušas lapas saspraustas kopā. Pastāsti, kāpēc kādreiz mums mājās virtuvē bija pilns ar šujmašīnām
katliem, kuros tika krāsoti audumi un šūts nedēļām no vietas, manuprāt. Un citreiz tā, ka nedēļas laikā tur bija, es nezinu, kas jāsašuja pēkšņi. Bija grūti paēst pusdienas kādreiz mājās, jo tur bija šurmašīnas virtuvē. Vispār tev māsai ir grūtā bērnība, vai ne? Jā. Jo mamma vienmēr bija ar kaut ko aizņemta. Jā. Jūs bijāt spiesti paši taisīt ēst, vai ne? Ļoti noderīgi. Pastabjot katlus malā, bet pateicoties tam, tu lieliski gatavo, vai ne? Jā, vēl šodien. Tas Vēl ir pats mans hobijs, jā. Jā, bet tev ir taisnība, jo tas, ko tu atceries, tie trakie katli, tas ir Maugļa laiks, kad vajadzēja saģērbt vairāk nekā 100 dejotājus. Un daļa no tērpiem pirmkārt es tērpus zīmēju pati, kā jau mēs norunājam, es māku zīmēt, jā. Tad daļa no tērpiem es šūvu pati, bet krāsošana visa gāja caur lielajiem katliem. Un tā nebija zupa, kas tur vārās, tā bija vienkārši... Zilzaļa masa kādreiz. Izstāst man lūdzu, kāpēc man atradus uz šejieni, jo man šī vieta asociējās ar tādu attālu nostūru, tā kā es mācījos skolā, te bija, es pat nezinu, kas te bija, es tikai zinu no savu vienu no klases biedriem, ka te bija kopmītnes, kurās viņš dzīvoja. Un tas arī viss, un mēs te pat nenācām baigi, bet kāpēc šī vieta tev ir tik īpaša? Tev ir taisnība, jo tad, kad tu biji skolēns, te šī vieta skaitījās nekuriene. Un tas bija apmēram 11. gads, kad mēs plānojām vienu no izglītības iestāžu reformām. Mums gāja ļoti karsti, ļoti grūti, smagas sapulces ar vecākiem skolēniem, skolotājiem. Un pēc tādas vienas sapulces, kurā bija, tā toleranti izsakoties diezgan daudz trokšņa, es braucu mājās un bija burtiski 100 metri nobraukti no skolas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, un man ieslēdzās tāda pozitīvā spītība. Es domāju, labi, jums nav pieņemams tas variants, ko mēs piedāvājam, tad es uztaisīšu pati savu skolu. Un uztaisīšu tādu skolu, kādu es gribētu, kurā mana mazbērna mācās. Zīmīgi, ka tajā laikā neviena no mazbērniem nebija, bet šodien šajā skolā mācās 3 no maniem mazbērniem. Un tā skola droši vien, kad ir vismaz daļēji īstenojas to sapni, bet kas ir pilnīgi droši, kā tu redzi, šis vairs nav kakts, šī ir dzīva vieta, un ar šo skolu saistās tādas ļoti spēcīgas sajūtas, tad, kad mēs ar vecākiem kopā veidojām šīs skolas ideju. Ja var tā teikt, es biju izsitusi 500 000 tolaik latos, kas bija milzīga nauda ēkas atjaunošanai, un tad, kā tas kādreiz mēdz būt tā vienā naktī, izsit cauri pēkšņi viena doma, un tu tā guli un domā. Tu esi dabūjis 500 000, lai atjaunotu skolu. Tev bērni arī būs tajā skolā? Un tic vai ne? Tic vai ne? Pēc pusgada mēs stāvējam te uz šī te pacēluma. Un mums 1. septembrī, sākot skolu no nulles, bija 100 skolēni. Un tās bija kaut kas īpašs. Tā ir viena no sajūtām. Es esmu dzirdējis pat nostāstus, ka ir bijuši arī rindas naktī. Jā, pirmajos gados te bija tā, ka mēs vēl nebijām uztaisījuši 21. gadsimtu, nebija elektroniskā pieteikšanās. Ātrākais, kad sāk stāvēt, bija iepriekšējā vakarā 6:00. Bet te bija pilnīgi tusiņš, te bija vecāki solidarizējās vēl pirms... Jā, pirms viņu bērni bija iestājušies skolā, viņi socializējās ar ugunskura puķu dobē. Un vispār, tā kā, šī ir atkal vieta ar vēsturi, bet tāda laba vēsturi. Es saprotu, ka tev ar šo māju ir tavi īpašie stāsti, tad, kad vēl nebija Devons, vai ne? Jā, es jau tieši gribēju teikt, ka es varētu izstāstīt vienu vēsturi par šo ēku, bet nezinu, vai kāds to gribētu dzirdēt, bet varbūt labāk tu pastāstīji savu vēsturi ar šo ēku un asociācijas. Gribētu, bet labāk nevajag. Nē, to cilvēki neaizināt. Šī ir atkal tā viena vieta, kur ir īpašā sajūta un tieši šie bērzi. Jo 2018. gadā, kad bija palicis tikai mēnesis līdz Devona atvēršanai bez lielās rekonstrukcijas, mēs palikām bez kultūras vadības. Mums nebija neviena, kas vada kultūru novadā, kur nu vēl Devona atklāšana. Un tā nācās, ka tolaik neformāli, bet uzņēmos Devona vadīšanu, sākot ar atklāšanu un beidzot jau ar pirmo pusgadu, kamēr Devons ieskrējās. Un tas bija
fantastisks laiks no tāda skatu punkta, ka, lai to varētu izdarīt, bija jāsadala darbi konkrētiem cilvēkiem, konkrētas atbildības un jādeleģē, uzticoties un ļaujot cilvēkiem strādāt. Un kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tad, kad bija Devona atklāšana, mēs ar Uģi Mitrovicu stāvējām te šajos bērzos, te bija liels cilvēku pūlis, tur bija skatuve, tur viss notika. Un Uģis teica tādu ēpisku tekstu, viņš teica, nu redz, tā kā tu to izdarīji, deleģēt, uzticēties, tas vadītājs, nu kas būs īstais vadītājs, kas nāks, nu tā droši vien vairs nebūs. Lai gan pagāja apmēram pusgads, nostrādājot šeit kopā ar Ilzi Jakubovsku, ar Dāci Plešu, ar Aleksi Bondaru, ar Lauru Skrodeli, kas tolaik arī daudz iesaistījās. Pēc pusgada atgriezās Siguldā Jolanta Borīte, un tā bija tā sajūta, viss, tagad tu to kuģu stūri var atdot, jā, aiziet pats. Izstāst lūdzu par to laiku, ko es neatceros, kad es vēl nebiju dzimis, nebija ieplānots. Izstāsts par savu bērnību. Savu bērnību es ļoti labi atceros. Atceros tavus vecākus, manus vecvecākus, bet es viņus atceros formātā, kur es biju viņa mazdēls. Bet izstāst lūdzu par to savu bērnību, kāda tev viņa bijusi, jo tas ir tas, ko es nezinu. Ar bērnību ir tā, ka man nav tādu konkrētu epizožu varbūt. Jā, nu ir kaut kādas atsevišķās epizodes, bet man ir tā sajūta, atkal sajūta, un sajūta ir tāda, ka visu laiku ir darbs, ir jāstrādā. Vecāki paši, abi divi, Omīte, Opaps, visu laiku, viņu valsts darbs, pēc tam mājās visu laiku saimniecība, kas tiem laikiem bija pietiekami liela, un mēs kā bērni arī no bērnības bijām vagā, burtiskā izpratnē. Tās bija nebeidzamās biešu vagas, tā bija sienu pļava, jā, rudenī tās atkal bija visas kartupeļu vākšanas un tā tālāk, un visu laiku bija darbs. Un tas droši vien izskaidro, kāpēc es esmu tāda, kāda es esmu, ka, nu, tas ir kaut kā laikam, es nezinu, caur gēniem, ar mammas pienu iesūgts, ka visu laiku ir jāstrādā. Bet nu, tāds skarbākais laiks, ko es tiešām atceros jau kā konkrētas epizodes, bija tad, kad es biju 7. klasē, mums mamma ielika vasarā slimnīcā, un es kā 7. klases skuķis dabūju visu to ikdienu, kāda bija mammai. Tātad celties no rīta 6, kopā ar tēti slaukt govis, pēc tam vārīt cūkām putru, pēc tam iet kaut ko ravēt, tad pusdienas un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tā bija tā viena vasara bija tāds skarbais rūdījums. Un kuram tad no abiem tu esi līdzīgāka, tēvam vai mātei? Kā tev šķiet? Man ir mans minējums, bet sāksim ar tavējo. Nu, es domāju, ka pēc rakstura es viennozīmīgi esmu Opaps. Jā, 100%. Ar visu to straujumu, enerģiju, milzīgo. Bet man liekas, atkal no mammītes man ir tā, nezinu, cilvēka mīlestība, sirsnība. Atceries, pie viņas taču nāca kaimiņu tantes vienmēr pa dzīvi parunāties. Jā, un tad, kad Omīte nebija mājās, bet kādā dobē, tad man bija jārunājās ar tām kaimiņu tantēm pa dzīvi. Es arī šo stafeti dabūju bišķiņu izbaudīt. Bet es tev piekrītu, jā, tas pamats ir droši vien, ka no mana vectāva, no tava tēva, tas ir tas darba rūdījums. Tas darba rūdījums arī es no viņa arī esmu iemantojis, jo tieši tāpatās, kā tev tur bija jāstrādā, tieši tāpatās tu veiksmīgi vasarās man desantēji tajā pašā adresē uz 3 mēnešiem. Tieši tās pašas vagas, tās pašas dobes, tās pašas cūkas barot, tu visas un beigās arī traktors. Tā bija pievienotā vērtība. Pirmās stundas ir interesanti, tad, kad iet jau 10, tad jau vairs nav interesanti arī traktoru braukt. Nu, klausies, tagad pārmaiņas pēc es tev paprasīšu. Kā ir būt maniem bērniem? Nu, viegli nav. Ar tevi ir interesanti. Bet dienas beigās jau mēs tāpat lepojamies ar to, ko tu dari un to, ko tu esi sasniegusi. Nu, kauns mums nav. Nav, ja? Nē, kauns mums nav. Daudzi, kas
kas tev pazīst, saprot, ka viegli ar tevi nav, bet nu, visi jau mēs tomēr lepojamies ar to, ko tu esi izdarījis. Paldies, tev, dēls. Es arī pareizē lepojos ar tevi. Pareizē. Izstāst man lūdzu, kāpēc tu to dari? Nu, ne jau pa zemes rakšanu, bet kāpēc tu to dari? Zemi es roku tāpēc, ka tas ir vēl viens veids, kā sajust kustību, bet tu jau zini, zemi man vajag. Kāpēc es to daru? Kāpēc es vēlreiz iesaistos politikā? Kāpēc es kandidēju? Tāpēc, ka nav pabeigti darbi. Ir ļoti daudz darbi vēl darāmi, saraksts ir garš, un ja kā jau tas notiek visu laiku, kaut kas nāk vēl klāt. Un es redzu, kā to var izdarīt. Bet pats galvenais, es to daru jūsu dēļ. Es daru to tevis, māsas dēļ, un galvenais, es to daru mazbērnu dēļ, jo man ļoti gribās, lai Sigulda, lai šis novads ir tāpat kā to skolu. Jā, es uztaisīju skolu mazbērniem, nu varētu uztaisīt arī novadu mazbērniem. Nu, tas laikam ir iemesls, kāpēc arī es pēc studiju gadiem izvēlējos savu ģimeni sākt un turpināt tepat Siguldas novadā, nevis braukt kaut kur projām. Te ir labi, vai ne? Jā, man te patīk. Un vajag mazliet vēl pastrādāt, lai būtu labi. Jā, protams. Vai ne?